Zināt to, ka izstāžu balvu fonds šogad ir 500 latu, un šodien rīta pusē strādāja žūrija, kas iepazinās ar izstādi un darbiem un vērtēja tos, lai sadalītu veicināšanas balvas, kas ir kā stimuls māksliniekam turpināt strādāt radoši. Un, žūrijā darbojās mākslinieks, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Pēters Postažs, izstāžu kuratore Talsu novada muzeja mākslas nodaļas vadītāja Guru Millersona, kur jau pēdējos gadu pie mums strādā žūrijā un ļoti labi pārzina Liepājas laikmetīgo mākslu pēdējo gadu laikā. Un izstāžu kuratore Latvijas Nacionālā mākslas muzeja speciāliste Diana Barčevska. Bet tagad es došu vārdu žūrijas cienījamākajam dalībniekam Pēterim Postažam, kas izteiks arī savu vērtējumu un nosauks arī atzīmētos mākslinieks, kuriem mēs gribējām, pareizāk sakot, žūriju sadalīt veicināšanas balvas. Laureāts. Tā 100 latu naudas balva tiek piešķirta Egonam Peršēvicam par novitāti un par humora izjūtu, par, kā saka, mūsdienu mākslinieka kaut kāda jaunu skatījumu, jo mūsdienu mākslinieka jauns skatījums ir uz mūsdienu mākslinieku, ja? Kur viņš ir? Nav? Viss tas pats Līgai Ķempei. Par individualitāti, par augstu profesionālismu. Ja? Tā. Man arī. Dzintrai Bitēnai par, kā saka, visu liepājnieciskāko darbu. Tā mēs lūrējam. Kur ir Dzintra? Tā. 100 latu naudas balva tiek piešķirta Madarai Neikenai. Madara Neiken, pat bišķi pēc mēs runāt, jāpiešaujās. Nav? Nav. Tā. Par pārliecinošu idejas realizāciju tiek apbalvota Solvita Braža. Darbus ir atnesuši, bet uz atklāšanu nav ieraduši. Vai citu saka. Apsveicu. Es ceru.